labi. Nu, tagad tu var runāt. Tā, brīvs paņem, jā? Tev man ir brīvs, jā, cepot brīvs. Jā. Cijas stāstīs, nu viss vējā pozudīs. Nu jā, brauksim slēpot uz Valdovu. Jā. Zvaigznes apstīties jums nesanāca šīs brīvdienas, tāpēc, kad ir mākoņiens. Un tad, nu, nekas cits neatlika, braukt meklēt sniegu. Jānogriež muziku tādā, ka copyrights. Jā. Nu, neļaus ielikt. Jā, pareizi, protams. Jā. Tā bija. Jā. Nofilmēja trenažeru zālē foršu video, tur skanēja rādio fonā. Gribēja, vai ne? Jā. Vienmēr sakot, vakar skatījos vienu video, kurā bija inčīga prezentācija par to, kas ir universālās kalnu slēpes. Izrādās, ka slēpēm ir 3 daļas. Rockers, tas ir tas, kas ir tā priekšējā daļa. Jā. Šitā te. Jā. Tad ir Rockers, viduklis un pēda. Jā, nu redz, jo rockers ir mazāks, ja tas leņķis ir mazāks, jo tā slēpe ir domāta par sagatavotām trasēm. Tā slēpes, kas ir man, tas viņam ir, tas rockers ir diezgan maziņš. Nu, viņš ir cietas un viņš ir domāts par labi sagatavotām trasēm. To es arī sajūtu. Tad, kad es iebraucu dziļā sniegā un apmetu kūleni. Un tad tas viduklis, tas sanāk tā. Viņš ir tā kā, ja sākumā iet platāks, tad iet šaurāks, un tad ir atkal iet platāks. Un tad atkarībā no tā, cik tev daudz ir tā viduklis šaurs, un cik tev ir plats rockers, no tā ir atkarīgs tavs pagrieziens. Jā. Jo tev, piemēram, viduklis ir šaurāks un rockers ir platāks, tad man šķiet, ka pagrieziens bija mazāks, nozīmē, ka tu vairāk manevrēt. Jā. Tikko kā tev tā slēpe ir tā kā vienādā platumā vairāk iet uz vienādumu, ja? Tad tev attiecīgi radius ir lielāks, bet attiecīgi viņas arī ir garāks un viņas arī, ko tev dara, viņas ir stabilāks uz ātrumu. Respektīvi, ja tu gribi ātrumu, normāli, tu gribi stabilu, tad tev ir jāpērk slēpes garāks, kad mēs skatījāmies šajā pa televizora krādu, kad bija slalomā, ka slēpes tur pār pa galvu. Jā, tieši tā. Un līdz ar to viņš dabū to lielo ātrumu, viņam te pagriezienu 17 metri, viņam tur rādījus, viņam mazāk nevajag. Jā. Kas ir bijis slaloms, un tad viņš ļoti stabili mauc lejā. Jā, es ar savām, nosacīt īsajām slalomenēm, tajā giganta slaloma trasē, es sapratu, es godīgi sakot riskēju vienkārši ar dzīvi. Piemēram, taisa karviņu uz kantēm. Jā. Tad, ja tu māki to pareizi izdarīt, tad jau tev ar to pašiem 15-17 metriem, ja tu normāli taisīs tās trases, ir normāli, tad tev viss būs kārtībā. Kur ir fiška, jo tajā brīdī, tikko kā tev slēpes līd, tikko kā tu dzirdi skaļu, tas nozīmē, ka tas nav kārviņas. Jā. Nu, ja tu nebrauc ar kanti. Tu nebrauc ar kanti, tas negriez. Jā. Un tur ir baigi svarīgi. Tad mēs salīdzināja 3 slēpes. 3 universālās galvu slēpes. Tā fiška ir tāda, piemēram, ir slēpe tikai priekš labi sagatavotām trasēm ar mazu rockeru un šauru vidukli un viņš piepaceltu aizmuguri, respektīvi pēdu. Tad ir slēpe, kas ir, tur jau var izbraukt bišķi ārā no trases, vai, ja tu var braukt pa kočkām trasē, vai tu var braukt pa trasu, kurā tik uzsnicis sniegs cilvēks. Viņam rockers ir praktiski 2 reiz augstāks. Viņam nevis pašs tā gals ir augstāks tas leņķis, bet viņš sākās slēpēji
ātrāk. Sapratu. Un viņas ir bišķiņi tā kā izliektas uz āru. Tā kā distancē. Jā. Viņas nepiekuļ klāt sniegam tik daudz, kā tās iepriekšējās, un tās pieguļ pilnībā. Principā visa slēpe pieguļ sniegam. Tā slēpe, kas tev bišķi izbrauc ārā no trases, tām ir rockers tas liekums sākās ātrāk, viņš tāds lēdzenāk, bet ir lielāks. Un attiecīgi pat slēpe ir bišķi uz āru izliekta, un piepacelts ir aizmugur. Nu, un kas ir tās universālās freeride slēpes, viņas nosacīta freeride. Viņas ir ļoti platas, principā viņam tas tā kā skītūrīga slēpe. Un viņas ir plats, rockers ir augšā, un principā tu vari braukt ārā no trases, bet tas nav tā, ka tu baigais freerides, pilnīgais, tas tāds universālais freerides. Tad tu vari braukt pa sniegainu trasi, tu ar viņu karvingā nepabrauks, kas ir loģiski. Tu ar viņu pabrauks tādā plezīrā, respektīvi. Baigi interesanti par šito te. Viņi tā vai forši izstāstīja, riktīgi. Forši izstātu video varēšais. Mēs sakam karvings. Latviešiem es skatījos, latviešu valodā ir izdomāts interesants vārds, kaut kāds griezēji slēpes, nevis griezēji, kaut kāds bija interesants nosaukums. Es tāds pastīju savu, baigi labais nosaukums. Tas ir tāpat kā ar slidām. Ar slidām jau arī, tāpēc jau slids asimta, jo slidas jau brauc uz kantēm. Tieši tāpat tās arī slēpēm divas kantas. Viņas uzasina un tad tu vari braukt, jo, redz, teiksim, tās slēpes, kas ir tās cietās, viņas ir ļoti labas pa ledu, ja tev ledājuma trasi, piemēram, tu negribi nosesties, jo ar tām pārējām slēpēm tu pa ledu nepabrauks ar viņām. Jo tikko kā ir ledus, tā tu esi čau. Jo ir ļoti svarīgi, ka tām cietajām slēpēm ir ļoti labi uzasinātas kantas. Tāpēc saka, ka, piemēram, tā apkopi jātais slēpēm katru sezonu, jo tu vairāk taisies apkopi, jo tu vairāk asinās tās kantas, jo tās slēpes mazāk kalpos. Tad tāds beigais, jāizdomā tāds beigais kompromiss ar to, cik tu daudz asin tās kantas, un cik tu daudz slēpo, un respektīvi, bieži nevar tur. Es vienreiz sezonā uzasinu visu, jo es pilnīgi redzu, kā, iet skaidiņi nost. Katru mēnesi asinās, man ir tas asinātais kanti. Tad jau katru mēnesi asinot, drīz teiksies tas cels kanti. Vienreiz sezonā lūk, un tad es nonācu pēc secinājumu, ko es esmu nopircis. Es esmu nopircis šitās cietās, labi sagatavotā trasi, un tad es labprāt pamēģinātu braukt ar tām otrajām. Tām, kurām ir rockers augstāks, bet viņas ir baigi līdzīgas tām pirmajām, bet viņām rockers ir augstāks. Viņas bišķi var turēt to sniegu, jo baigi bieži ir tā, ka mēs atbraucam slēpot, tev uzsniegs sniegs, un tu nevar normāli vairs pabraukt, tev reāli, tu nevar pabraukt. Tāpēc, kad ir bedrs, ir tikko svaigi uzsniedzis sniegs, tepat Orskagā šitā ir viens. Un tu normāli nevar pabraukt tev. Vai atkal saulīt uzspīd un visi simti pāriet pāri un mīgs sniegs, un tur ir tāda putra un tādi kumkuļi. Pa putra čau, tur nepabraukt. Tur nekāds karvīgs vairs nesanāk. Kāds tev karvīgs, tur redz, Sindī, es arī visu laiku par to domāju. Jo tu vairāk iedziļinies visās niecēs, jo tu vairāk nodarbojies, tu iedomājies, kādai tev jābūt ir garāžai pilnai ar visādām slēpēm. Tas ir pilnīgi bail domāt par to. Un tas pats attiecas uz tiem freerideriem arī, ka tu tur pasties freerider slēpes, un tad tur arī visādas, tur atrast visādas slēpju izskaidrojums un jau nianses. Un piemēram, tā kā es jau teicu pagājušreiz, es gribu nopirkt tās ragavas valkamās, un tu ieteiktu ekspedīcijas stilā, vai ne, tu velc. Tur jau pavisam cits sakals slēpes ir, vai ne? Un tad ir divi variants. Viens ir, teiksim, tāds, viņas ir baigi platās, tad, kad tu ej, tāda reālā, tu šķērso Grenlandu mazvazā, Un ir, piemēram, šeit vietējā lokālā kaut kāda plāto dveja, bet tu velc ragavas un tu netaisies nekur kalnā kāpt. Bet ar parastām distancenēm tev gribas vienkārši dzīvā sniegā. Un tad viņas ir tādas uz pusi platums starp distancenēm un starp tām skītorīgi. Jā, skītorīgas angliski. Latviski es skatījos. Norvēģis tas ir randonē, vai piemina nosaukumu toptūr. Bet toptūrs tas ir vispārējais termins, kurā var iekļaut arī, piemēram, toptūr. Tas nozīmē, ka tu ej galotnē un tad laidies lejā. Bet tu arī vari snowboard, saprot, laisties lejā. Tāpēc uzsvars tieši uz slēpi, tad tas ir randonē slēpe.
ja top tour, tur ir baigi diskusijas interesanti, ar to var pārprast, piemēram, cik tie iedomājas top tour. Es eju, man obligāti jāsasniedz virsot. Nekāds sakars nav virsot obligāti. Nu, tur sāc no kalna vidus, brauc lejā. Nu, jā, tas tāds filozofisks apraksts par to vārdu, paši Norvēģi tur diskutē. Bet randonē, tas ir norvēģiski, angliski šitie kā tu teici? Skitouringu. Es vienkārši mēģinu atrast latviešu valodā tos pierastos, ko ikdienā lietā norvēģiskos slēpošanas termins, un nekad neesmu domājis, kā tas Latvijas, piemēram, tu saki, kā sauc to, piemēram, Norvēģis felle, kas liekas apakšā pielīmējās pie slēpes, lai tu vari iet pie kalna augšā, lai neslīd apakaļ uz leju, vai ne? Tas ir tāpatās, ka afrikāņiem nav vārds sniegs. Jā. Gan jau... Kaut kas tur tāds. Kāds viņiem, pirms kam viņiem sniegs? Viņi kā mūžā redzēja sniegs, pirms kam viņiem tādu vārdu lietot. Nu, jā. Viņiem nav tāda sniega. Viņiem, pirms kam viņiem tādu vārdu nav sniegs, pirms kam. Vienīgi tie, kas dzīvo blakus Kilimandžaro, tie redz, ka galotnē balts kaut kas. Jā. Bet, Nigērijā, piemēram. Kaut kur bija kaut kādā valodā, nebija vārds sniegs. Kaut kādā afrikāņu tajā. Tur taču tik daudz cilts, kāds brīnums. Jā. Viņiem ir savu vārdu, kas mums vispār nesaprašam nekā. Tāpat pasties, tu nopirki distances slēpes, jo tur zābaciņš bišķis priekš, bišķis aizmugur. Nu jā, un tur ir baigāši. Jā, tur uzreiz atšķirās, kā tas lēpo. Jā, svars pārnesās. Es, kas skatījos ar Starkuju, ka tur slēpoja visiem tiem, piemēram, pirmam pieciniekam, man liekas, ka bija visiem vienādas slēpes. Viss Fisher slēpes, zeltenās tās, tipa laikam paši krutākās. Visticamāk. Jā, es redzēju Norvēģijas izlases tajā darbnīcā, ko viņi smērē tās slēpes. Viņiem stāvēja pie sienas, tur čupi izkrāmē, tur trīs firmas. Tur bija Fishers, Madson un vēl kaut kas. Tas tur airport. Tur nebija tā, ka viņi pārstāv. Jā, Rosignals un nebija tā, ka tikai viena tur firma pārstāv. Es nezinu, kā viņi Pēc laika apstākļiem ticamāk skatās, kāds laiks ir. Tad, kad tas bija Čehijā, tur jau sniegu vispār nebija. Tur izskatījās, ka kāds ir uzavīgi bija uzbērs. Jā, nu tur viņi presējas, sapūts. Bet, nu, tas jau nav trakākais. Atceries šito te Sočus. Kas tur bija? Tur jau vispār bija slēpoja? Tur bija vispār plus 30. Kā tur viņus? Plus 20. Tur mocījās, tur visādas sāls un ķīmijas bēri virsū, viņi taču mocījās. Sāls jau kausēs sniega. Vai ledu sāls? Es nezinu, tur kaut ko viņi dar, Jā. Tev jau nevajag kā pirkt visu no jaunu, tur kiverbrilles, zābaks un visu pārējais, tu nopērci pirms vēl viens slēpes. Tev ar vieniem zābakiem pietiek. Tu jau nopērci 3 veidu slēpes. Jā, protams. Tur, piemēram, un tad tu vari izvēlēties, kur tu gribi braukt. Bet tas vai, protams, pieņemsim, skitūringam tev jau vajag savus zābakus, savus speciālos. Tāpēc jau tas viss salacās, man tur pie kaut kādiem 20,000 kronām aizgāja visi. 20,000 kronas, tas ir aptuveni 2,000 eiro. Jā, kad tur, protams, tur ir modeļiem variācijas tam cenām, bet tur zem 10 tur netiks nekādīgi. Kurpus viens, tas ir slēpošanā dārgākās kurpus. Dārgākas nav, priekš kāda veida slēpošana. Priekš tāda veida slēpošanas, tie zābaki. Zābaki ir paši svarīgākie kalnu slēpošanas elements, respektīvi. Ja tev būs slikti zābaki, tad lai cik tev labs būs slēpes, tāpatās nepaslēpos. Tas ir līdzīgi kā ar mašīnu. Slēpes ir iepas, tā kā mašīnai ar zābaki, tas ir, tad reāli viss piekars, viss pārējais, viss tas tehnoloģija ir kā tā mašīna brauc. Brauc kafiju paņemt. Jā. Var jau paņemt, jā. Tā paga shell kafija, Tāpēc, ka shell kafija, tāpēc, ka normāli. Es nezinu. Shellā tu domāji? Jā, es kapučīno ņemu. Jā, es saku kapučīno. Daudz cik iedzīgs. Cik, ka tur būs kaut kas iedzīgs tam parastam kafijam katrā vietā savādāk. Negaršīgs. Es tev aizsūtīju to. Kā tu jūties pirmo reizi, kad atbrauc uz Norvēģiju, iedzerot Norvēģu kafiju? Tur ir, es tev parādīšu. Es parādīšu kamerā. Tu līdās man kaut kur bija. Apstāsimies, es tev parādīšu. Tas ir smieklīgi. Viņi dzer
dzer skābu kafiju. Nu jā, es jau saku. Viņiem patīk skābu. Es nesaprotu, vai viņiem patīk, bet viņi... Un neviens nedzer ar pienu un cukuru. Jā, tas ir skaidrs. Viņi tur tādu vajag. Tajās benzīna tankos brīžiem uztais tādu čurūdeni. Kapučīno ir ok, tas vienmēr trāpa. Ka tur mūsu elektrības stab. Jā. Atceries, mēs gājām pārgēdā, mums bija nūjas rokā. Jā, tas ir diezgan bīstam. Tu īstenībā šitā nemaz nevar ākstīties. Mums, kā ākstīties, es sev pārgēdā ar nūjām cilvēki Zem elektrolīnijām, kas ir kaut kāda, tur man nav 10 000 voltu, man liekas, ka tur ir tās, man liekas, 400 tās kilovoltu līnijas, man šķiet, ka 425 mēs viņiem bija. Tad mēs sevi Tad bija tāda leģenda par Vardi, kas dzīvoja Akā. Dzīvoja Vardi Akā. Viņa redz, augšā paskatās, tur vienkārši aplis, ko viņa redz, debesis viņa redz, sauli viņa redz kaut kādā brīdī, ka viņa spīd tur. Viņa tur dzīvoja tajā Akā, viņai tā bija visu viņa pasauli. Jā. Un tad kaut kādā brīdī tajā Akā iekrita citu Vardi. Tā Varda bija jūras Varda. Jā. Un tad viņas abas divas runāja, tā jūras Varda stāsta, kāds ir okeāns, un tā Varda, tā, kas Akā dzīvojas, stulbes, kāds okeāns, kāds muļķības tās viss ir. Kā, es nesaprotu, kā var saprast, kā var būt kaut kas vairāk par to manu pasauli, kurā es dzīvoju, kurā es redzu to savu. Tas ir tieši tāpat tās ar visiem pārējiem cilvēkiem mums. Tā mēs dzīvojam. Tā mēs dzīvojam savā Akā. Jā. Ik pa laikam iekrīt kāda jūras Varda, kur mums stāsta, ka ir kaut kas bišķi vairāk. Un tad mēs ceļam baznīcas un mēģinām saprast, kas tad tur vairāk ir. Bet iedomājies, piemēram, attiecībā uz mūsu tēmu, ka mēs gribam iet skatīties zvaigznes, ja? Jā. Tur, kur nav gaismas piesārņojums vietās, tur Jā. vislabāk var redzēt zvaigznes, tīras, melnas debesis. Tad iedomājies, akmens laikmetā cilvēkiem elektrības nebija. Iedomājies, kādu viņu pasauli redzēja, kāda viņiem bija attieksme pret visām šitām dabas parādībām. Iedomājies, kāds viņiem tur bija, kāda pietāta, kāds respekts un tur arī radās teikas, leģendas un visas... Jā. Tas viss asociējās ar visu kaut ko dievišķīgu. Iedomājies, kāda viņiem bija attieksme pret visu to. Wow! Jā. Kad tu skaties uz lielām lietām, zībens, tur pērkons, tev ierūcās. Kā tu vari nedomāt, ka tas ir tētiņš augšā dusmojās, saprot? Jā, tāds troksnis. Cik es ir baigi ir viena lieta, kad mums ir tā iestāstīta tā vēsture, ka tā bija, ka tie cilvēki kādreiz bija. Viņi stāvēja, skatījās uz zvaigznēm, neko nesaprata. Bet man vien vairāk liekas, ka visi otrādi, ka kādreiz cilvēki daudz vairāk saprata. Viņi bija, tās bija citas civilizācijas, mēs jau esam cēlušies no kaut kādām pabeigām. Respektīvi, kad mēs esam tagad zemākā evolūcijas posmā, tā kādreiz mums stāst. Jautājums, kā radās un kas atved un kas iedeva, bet pirms tam jau bija arī tumsonība. Tā Gerandrs ir ciet. Bet tas ir mājas, ka ciet prāms. Mums nevajag, jā. Jā, mums te nevajag. Redz, ko es gribēju teikt? Tad, kad iedeva to gudrību, tad, protams, bija tādas gudrības, ko šodien es vispār... Jā, bet tās bija tās civilizācijas. Un tagad, ja tu paskaties, kas mums ir tagad, Amerikā izslēdzās gaismu kaut kādās pilsētās lielās. Viņi ieraudzīja to piena ceļu. Domā, ka citplanētieši uzbruk. Jā, amerikāņi. Respektīvi, un tā jau klasiskā leģenda. Tā klasiskā leģenda. Līst. Bet tā arī, iedomājies, ja tu cilvēks visu nodzīvo, visu mūžu vienā lielpilsētā, piemēram, tev lauku nav tā, ka mēs tur Latvijā cilvēki, katram bija lauki kaut kur aizbraukt, ja? Dzīvo valodās tu Ņujorkā, San Francisco, viņi visu mūsu tur nodzīvojuši, viņiem nekāds lauks nevajag. Jā, un tagad pēkšņi pēc kaut kādiem 50 gadiem pazūd elektrību, un tagad tu redzi debesīs zvaigznes, tu redzi pienceļu, tu iedomājies, ko viņš domā? Bet kā var cilvēks būt tik stulbs, ka viņš nesaprot, viņš iet, viņam augšā nepaceļ to skatu, nekad, viņi iet vienkārši, tā ir viena lieta, ka tu paskaties, bet neviens jau Eiropā, 10% ir reģions Eiropā, kur tu vispār reāli to redzētu, pārējais vienkārši, tu zvaigznes redz, bet tu neviens Eiropā reālās, tīrās debesis nav redzējis, jo nav iespējams nekur. Un, kad tu redz to karti, kurā ir uzzīmēts, kuri tumšie plankumi, kurās nenokļūst
gaismas piesārņojums. Tas ir mazi pleķīši Alpos, un šeit, kurā ir daudz lieli pleķi, kuros tu reāli vari redzēt īsto piena ceļu, skaidru, ar visiem pikseļiem, saprot? Tur nav brīnums, kad kā cilvēks jau nemaz nezina, ka kaut kas eksistē, ja viņam to nepastāst, ka kaut kas tāds eksistē, viņš nemaz nevar iedomāt, ka kaut kas tāds ir. Jā. Tas ir skaidrs. Man skolā tas ģeogrāfijas skolotājs bērniem stāst, viņš saka, ka es bērnībā ar tēti aizgāju teltī, gulējām pa nakti gāju kārtoties un atvēra telti un ieraudzīja kaut ko tādu, ko nevar iedomāties, ka var kaut ko tādu redzēt. Viņš saka, no tās brīžas es sapratu, ka man patīk dabas mācība un kļuvu pa skolotāju, saprot? Un viņa vēl astronomija no tā mirkļa to interesē. Jo tas jau arī jāsagaida tas īstais, dzidrais laiks un jābūt īstā pareizā vietā. Un tajās vietās parasti cilvēki netusē. Tas ir loģiski, tur jau dzīvot viesalnā. Vēl jau tas ir tas pats, kas par ziemeļblāzmu. Tad, kad bija tā krutā ziemeļblāzma, tagad novembrī. Jā. Es tur tā priecājos, tā kā mazs bērns, neko tādu mūžā nevar redzēt. Tā bija laba ziemeļblāzma. Te pat komentāros pat citi, kas teica, viņi Tromsō dzīvojuši, viņi bija tāds krāsas te redzējuši. Tāda veida kombinācija. Tas bija iespaidīgi, tas bija kaut kas vienkārši fenomenāls. To jau nevar izstāstīt, tur jau jāredzē. Tas nav iespējams izstāstīt. Zini, kas bija interesantākais šajā ziemeļblāzmā? Kad tu stāvi, tu skaties uz augšu un tu esi tā kā centrs. Jā. Izējot no tevīm uz visām pusēm. Jā, tev tā kā pa balonu līst. Jā, tas ir tāpat kā varavīksni, piemēram, tu jau redz no savā perspektīvas to varavīksni. Jā. Bet šeit viņi tā kā no centra līst. Tas jau ir atkal cita teorija. To bija baigi interesanti. Jā, un tu saproti, par ko izstāstas, vai ne? Tāpēc tā. Labi, es tev izstāstīšu. Mums jau tur būs heits pēc tam. Nē, mēs jau tādas lietas varam priest ārā. Kā smuki vietiņi atradām. Uzēdīsim. Jā, es slēgstu to vietu. Tas ir tāds Josefs kaut par segmatītiem. Viņam ir priekšā kalspaks, tas ir laukspaks, Latvijas, un kvarts maisījums. Viņš ir ciets. Var sakot, kādreiz tur bija šķirba, tajā šķirbā iekļūst litrums, viņš tad ķīmiskas reakcijas notiek. Šķidādās šķirbās, kad tu kalnos ir, ja tu gribi atrast kalnos visādas interesants minerāls, retus minerāls, kas ir, viņi pārsvarā visādas šķirbās, kas atrodās. Bet šitādās procesās, kas ir notikuši, un šitā bieži rodās visādi interesantie veidojumi. Šeit ir guļošais variants, tas nekas īpaši nav šitais, bet tas, ka tu kaut ko tāds ieraugi stāvoši, ir pagiruši, ir erodējuši, un tur vienmēr jāpērk uzmanības. Īpaši, kad Norvēģijā kalniem pēc ceļus, tie, kas griež tos kalnus, principi ņemās, un tad viņi hopstot šķirus ieraugi, un tad tur lec iekšā, skatās, un tur vienmēr visādi maziņi kaut kas ir kristāli, ko atrodām. Jo tas pamaties, viņš ir ciets vienkārši monolīts, viņam kas tur iekšā tur tie minerāli tur tādi retie neatrodās. Un visās šķirbās, un šitā ir bijusi šķirba, kurā tas baltais, var sakot, ir daudz jaunāks, par miljoniem gadiem runājot. Izveidojas daudz jaunāk nekā tas nallais, kas viņam ir ar malām, grūti pieskus, tas nallais kļūst tā pieskus. Tā arī, ka te, viņš varētu būt, vai no amfudilīts, vai ne? Amfetamīns. Ziet. Šau. Stāvošais. Pagai, davai viss. Šitam. Davai, es nevišu. To viņi no tā gala, lai nav jāskrien šurp. Viņi pavalk un viņi nomaina. Jā.
Jā, gan rīt. Es esmu Grondalens. Ok, pagaid. Tagad mēs... Nu, tagad būs guļu šaušana. Kaut kas mums jāpastum. O. Vīru. Tagad būs guļs. Viņš nestāv stabili. Ok, labi, tu var šaut. Guļs. Netrāpī, garām. Jā, nav tik viegli. Aha. O. Tā. Tālāk. Reku grants priekš plūdiem sagatavots, ka tur upe tek. Ja pārplūst, to var lauks aizsargāt, ko viņi tur sabēruši. Nu jā, tā viņi te norvēģieši tādas maisiņas krāja. Brāli Ilmāri. Mēs esam brāļi Ilmāri. Mēs esam brāļi Ilmāri. Mēs atbraucām uz fjordu un projām nebraucām, jo mēs dabūjām vētru, bet projām nebraucām. Jo mēs esam brāļi Ilmāri. Ilmāri. Varam. Mēs sēžam Valdālē, vienā no paradīzēm. Vaļu dālē, jeb latviski vaļu ielējā. Tā es tad iztrūpēju. Nu, kā dzirdu, tā runā. Vispār šita vaļa ir, jā. Kaut kad viņi te ir. Kad viņi ir parāds, kad viņi redzēt? Biežāk tos zobenvaļus var redzēt. Zobenvaļus? Ā, tos, jā? Melbaltos, jā? Pirmdien laidās uz zāli. Lavīna. Jā, kur? Kaut kur tur. Žēl, ka mēs neslēpojam. Baigās kāds. Skaņa bija balva. Baigās skaņa. Redzi, tur augšā. Arī, redzi, tur tāda līnija ir. Interesanti, kur? Es vienreiz biju kalnos. Es biju kalnos kaut kur pavasarī. Bet te Tafjārdā tur. Jā. Un te es sēdēju, nu es biju tādā nelielā virsotnītē. Bet apkārt bija tāds lielās virsotnes. Kamā es sēdēju, tusēju, bija viens pats klusums pilnīgs. Un es apkārt varēju dzirdēt, kā tu nirklim sniega lavīnas iet lejā. Iktība goja seriāla sajūta. Tur ir kaut kad, nezinu, augšā tur metra līnija. Tur ir kaut kad kritīs. Jā. Un tas ir kaut kur tajos kalnos. Jā. Bija vēl labā skaņa. Tas tagad ir labi skaņa. Tā, kad tu sēdi lē. Reku krīt. Lēdus. Reku krīt. Lēdus krīt. Wow, jā. Šitajā pusē kaut kur krīt. Tas jau augstā visu ledu. Jā, tas lēdus vienkārši mocās lejā, tās lāstiks riktīgi krīt lejā. Tī labs bija. Nu likās kaut kā baigi tuvu. Jā, vai ne? Jā, to nevaram pievilkt, telefonu nevar pievilkt. Nevar arī paspēt. Bet viņš kaut kur tur tālāk arī, mēs neredzējām. Jā. Itī labs, viss redz, tas slapš viss. Jā. Itī foršs stopers. Bet pagriezt un pievilkt. Un pastīties, varbūt vēl kaut kas Jā. Pievilks parāda, kur tas ir. Kur tas bija. Pagad, tad vajag bišķi citu režu.